ka ikvienam ir tiesības uz vārdu brīvību, kas ietver tiesības brīdi iegūt, paturēt un izplatīt informāciju. Viņš stāsta, ka kas vispār tiek uzskatīts par dezinformāciju, jo tā robeža starp dezinformāciju un valdībai nevēlamu viedokli ir ļoti šaura. Šobrīd ir sācies atkusums. Tas atkusums, protams, ir saistīts ar vēlēšanām Amerikas Savienotās valstīs. Ja tomēr prasīja pēc tam tiks, es tam neticu. Ja? Ja viņi to pateikt atklāt, ka viņi to dara, tas būtu skandāls, protams. Ja? Bet mēs gribam, lai jūs zināt, ka mēs zinām, ko jūs darat. Jā, jo nav pareizi un nepareizi viedokļi. Ir viedoklis, jā. Linda, šodien pieprasījuma komisijā mēs pajautājām valsts kancelē, tad ir mums sociālos tīklos cenzūra vai nav mums sociālos tīklos cenzūra? Vai tu saprati atbildi uz šo jautājumu? Nu, jāsaprot viens, kad skaidrs tāda atbild, ka jā, mēs iejaucamies vai darām kaut kādas darbības, lai viens vai otrs valdībai nevēlams viedoklis neparādītos vai parādītos mazāk, skaisti viņi paši to nedara. Bet ir algoritmi, kā līdz tam var nonākt. Ja? Un tas arī, ko mēs jautājām, ja? Kā notiek teiksim, cīņa ar dezinformāciju, ja? Ko viņi stāsta, kas vispār tiek uzskatīts par dezinformāciju, jo tā robeža starp dezinformāciju un valdībai nevēlamu viedokli ir ļoti šaura. Jā, tā, un kā tā tiek notiek, uz to bērnus nesniedz, kā ir atbildē. Otrs tāds jautājums, ko svarīgi atbildēt, kā notiek sadarbība ar faktu čekeriem? Rebaltika un visiem šiem. Viņi teica, pieņem sadarbību nenotiek. Jā, jā nē. Galvenais mazliet norādīt, ka mēs turam roku uz pulsa un ka mēs, ņemot vajā, ka esam ļoti aktīvi sakstīkos, mēs šīs te, kā saka, pārmaiņas redzam, kā, teiksim, tiek ēnoti mūsu profili, kuri viedokļi tiek ēnoti un tā tālāk pa tālāk, jā. Bet svarīgi piebilst to, ka uz pašu komisiju atnāca Bambalkungs, kurš kā ir bijis sižets, ka viņš ir bija Facebook meta kontaktpersona Latvijā, kurš strādā valsts kancelējā. Cik ļoti, jā, teiksim, un kas ir ties mehānisms, kā viņi iespēdro to informāciju, kas parādās ārā. Protams, viņi teica, ka viņi to nedara. Ja tomēr prasīja pēc tam tiks, es tam neticu, jā. Ja viņi to pateikt atklāt, ka viņi to dara, tas būtu skandāls, protams. Jā. Senajā Romā ir tāds skaists teiciens, ka spēcīgs puisis ir ļauns. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka tie, kuri ir spēcīgi, tie, kas ir pie varas, bieži vien apzināti un neapzināti un citreiz ļaunprātīgi izmanto savu varu. Latvijas Republikas Satversmē 100. pants, kas saka, ka ikvienam ir tiesības uz vārdu brīvību, kas ietver tiesības brīdi iegūt, paturēt un izplatīt informāciju, paust savus uzskatus. Cenzūra ir aizliegta. Šodien pieprasījuma komisijā tika izskatīts un, protams, noraidīts, jo viņi tie, kas valdībā nekad neatzīst to, ka viņi ir bijuši cenzori. Un šodien izskatīja pieprasījumu, kurā tika runāts par to, ka valdība iespējams ir cenzējusi opozīcijas politiku dažādos viedokļus sociālajos tīklos. Ir tā vai nav? Mums liekas, ka ir, un to rāda arī reāli praktiski piemēri. Pēkšņi ēnošana, ka tev neviens nepievērš uzmanību tavam politiskajam paustam kādu laiku. Pēkšņi ēna pazūd, kāda roka ir šo te ēnu aizvirzījusi prom, atkal sākās skatījumu skaits un laiku skaits. Un, protams, ka te ir stāsts arī par Zuckerbergu, kas ir paziņojis, ka vairāk Facebookā šodi faktčekeru darbs nemūs uzraudzīt dažādus politiskus viedokļus. Kā Zuckerbergs izteicās, vairāk parādīsies politiski viedokļi un nebūs vairs liektas pieejas citiem pie šiem viedokļiem. Komisija nobalsoja par to, ka neuzturēt pieprasījumu. Ko tas nozīmē? Tas ir klasika. Jā, pieprasījuma komisijā vienmēr pārsvars ir bijis koalīcijai. Koalīcijas līgumā ir rakstīts, ka koalīcija nedrīkst atbalstīt nevienu pieprasījumu. Ja? Līdz ar to tas ir pilnīgi loģisks iznākums. Ja? Bet mēs vēl joprojām šo pieprasījumu uzturam, kas nozīmē, ka par šo tēmu, tas ir pieprasījuma tēma, par iejaukšanos sociālo platformu saturā, ja? Mēs aizesam līdz Saeimas plenārsēdē, kur par šo jautājumu varēs izteikties ne tikai komisijas deputāti, bet varēs izteikties visas deputāti. Ja? Un mēs jau esam veicamo nedēļu laikā dzirdējuši arī publiskā kalpā,
ka ne tikai mūsu partijas deputāti, mūsu frakcijas deputāti izskatās par to, ka iejaucās saturā šie faktu džekeri. Ja? Skaidrs, ka mēs šo neprasām nevienu par ministru, par demisiju, ne vēl par ko. Nē, šis ir opozīcijas instruments, kā mēs strādājam, lai šo te jautājumu turētu karstu un teikt, ka tas nav normāli, ja? Ka dažādos veidos tie ierobežota informācija, ko pauž opozīcijas deputāti, ja? Jo nav pareizi un nepareizi viedokļi. Ir viedoklis, ja? Un ir vārdu brīvība. Un tā ir demokrātija, pie tās arī jāpieturās. Un vēlreiz atkārtošu robežu starp dezinformāciju un viedokli, kas neatbilst valdības viedokli, tā robeža ir ļoti šaura. Ja? Un tā ir jāspēj identificēt. Ir skaidrs, ka Covid laikā ļoti nopietni Amerikas Savienoto Valstu valdība, arī citas liberālas valdības nodarbojās ar dažādu citādu viedokļu barošanu, hēnošanu. Ja, un šobrīd ir sācies atkusums. Tas atkusums, protams, ir saistīts ar vēlēšanām Amerikas Savienotās valstīs. Un Zukerbergs, protams, cenšas pielīst Trumpam, būsim atklāti. Un viņam tas arī veiksmīgi sanāk. Un, protams, mūsu vietējie visi faktčekeri, lielie pareizo viedokļu paudēji, tādi kā Inga Spriņģi, Rečeks, ir, protams, satraukušies. Observer arī ir raksts, vakardien es lasīju, ka visā Austrum Eiropā šie faktčekeri ir satraukušies, kā tagad būs, jo viņiem nebūs darba. Domāju, ka virziens ir pareizi. Un kas man patika šodien, ko Linda Lietiņa pareizi atzīmēja, viņa teica, mēs zinām, ka jūs nohaidīsiet mūsu priekšlikumu, bet mēs gribam, lai jūs zināt, ka mēs zinām, ko jūs darat. Un es domāju, ka agrāk vai vēlāk, teiksim, Latvijā tomēr 100. pāns tiks respektēts un valdības ierēģi necenzēs citu politisku opozīciju partiju viedokļus, jo tas ir ļoti smalka robeža starp dezinformāciju un viedokļu paušanu. Un ja kādam no valdošām partijām, jaunai vienotībai šķiet, ka tā ir dezinformācija, opozīcijas partijas vēlētājiem un politiķiem atkal šķiet, ka tā ir tāda lieta, ko būtu publiski jārunā. Tā kā lasām satversmē ir atbildes uz dažādiem jautājumiem, un galvenais, mēs centīsimies, lai vara cienīt un respektēt satversmē rakstīto.